Un tas ir nevis tas ir daudz, bet tas ir pilnīgi pietiekami, lai varam būt svētīti savā ikdienā. Un tāpēc lūgsim Dievu. Debes Tēvs, paldies Tev par aizsardzību, mieru un prieku, ko Tu esi dāvājis katram no mums. Pateicību par Tavu labvēlību, ko varam saņemt un savā ikdienā piedzīvot. Pateicību par to, ka Tu katru no mums vadi pa Tev vien zināmiem ceļiem. Un pateicība, ka neviens cits, kā Tu, pārvaldi dzīvību. Un ka mēs varam rast paļāvību uz Tevi visam dzīves gājumam. Un ticību un pārliecību, ka ar šo dzīvi viss nebeidzas. Bet ir arī turpinājums. Tevis svētīts un Tevis vadīts. Un lūdzu šajā dienā caur savu svēto garu uzrunā katru no mums. Ļauj mums patvērties Tevī mūsu ikdienā, rodot spēku savai ikdienai, rodot Tavu žēlastību mūsu ikdienai. To lūdzam glābēja Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Un šajā brīdī dziedāsim pirmo dziesmu, kas ir ierakstīta dziesmu lapiņās. Alleluia, Hosianna, Hosianna. Alleluia, Alleluia, Hosianna, Hosianna. Jēzu, bez bailēm tuvojos, es Tev mans kungs, jo upuris Tavs mani atbrīvo, jā, atbrīvo. Jēzu, bez bailēm tuvojos, es Tev mans kungs, jo upuris Tavs mani atbrīvo, jā, atbrīvo. Alleluia, Alleluia, Hosianna, Hosianna. Alleluia, Alleluia, Hosianna, Hosianna. Svētais gars, Tu mani iemājo, jā, iemājo. Liesmu dec, sirdī iedec to, jā, iedec to. Svētais gars, Tu mani iemājo, jā, iemājo. Liesmu dec, sirdī iedec to, jā, iedec to. Alleluia.
Patiešām, debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par upuri, kuru Tu pieņēmi kā pilnvērtīgu un visaptvarošu upuri. Un tas ir glābēja Jēzus upuris, lai mēs katrs varētu piedzīvot glābšanu, lai mēs katrs varētu piedzīvot atbrīvošanu no grēcīgās dabas un varētu patiešām piedzīvot Tavu žēlastību. Un tādēļ arī mēs Tevi gan slavējam, gan arī saucam uz Tevi, Kungs, apžēlojies. Āmen. Šajā brīdī vienosimies 119. psalma, 13. līdz 18. pants lasījumi. Lasīsim, kā esam paraduši. Parasto rakstu lasīšu es, treknu rakstu lasīsim kopā. Ar savām lūpām es vēstīšu visus Tavas mutes spriedumus. Par Tavām liecībām es ielīgsmojos vairāk nekā par visiem labumiem. Par Taviem rīkojumiem es domāšu un lūkošos uz Tavām tekām. Par Taviem likumiem es līgsmošu, Tavu vārdu es neaizmirsīšu. Lem savam kalpam labu, ka es esmu dzīvs, un es sargāšu Tavu vārdu. Atver man acis, un es lūkošos brīnumos, kas Tavā bauslībā. Āmen. Āmen. Sēdieties. Šajā dienā arī vēlāk vairāk runāsim un vairāk kārt pieskarsimies šim psalmam, bet tas, kas ir būtiski, ir tas, ka ne visu un vienmēr mēs spējam izprast, un ne visu mēs spējam tā uztvert, kā tas, kurš to mums saka, vai tas, ko mēs lasām, un rakstītājs, kas to ir veicis, kā ir domājis. Un šodienīgi mēs mēdzam reizēm darīt tādu lietu, kā reflektēt. Un tas ir tam, kurš mums saka kaut ko, reflektēt atpakaļ, vai tas ir tieši tas, ko tu domāji caur savu teikto. Jo šodien mums notiek ļoti daudz dažādu pārpratumu tieši tādēļ, ka viens pasaka, otrs uztver kaut ko pilnīgi savādāk. Bet šeit psalmists saka, pirmkārt, ar savām lūpām es vēstīšu visus Tavas mutes spriedumus. Tas ir, es pateikšu to, ko Tu, Dievs, esi spriedis, ko Tu, radītāji, esi teicis. Par to visu, ko var redzēt no radības sākuma līdz šodienai, es ielīgsmojos vairāk nekā par visiem labumiem, ko es varu iegūt. Piemēram, pagājušajā nedēļā un vakardien, ja pareizi saprotu, bija pēdējais vakars, kad varēja redzēt šo asteroīdu ar asti. Es nesaukšu viņa nosaukumu, jo tas ir manai mutei grūtāk izsakāms, bet jūs saprotat, par ko es runāju. Iepriekšējā nedēļā varēja redzēt vismaz mērsagās ziemeļblāzmas, vairāk kārtīgi. Kas ir vairāk nekā par visiem labumiem. Jo tie labumi ir cilvēku roku darbs. Bet šis ir kaut kas tāds, ko gribēdams nevar izveidot. Un visbeidzot, psalmists saka tādu interesantu lietu. Viņš saka, atver man acis, un es lūkošos nevis apkārt, nevis pēc jauniem triggeriem un kārdinājumiem, bet es lūkošos pēc tiem brīnumiem, kas Tavā bauslībā, kas Tavā vārdā, kas Tavā noteikumā. Un lai Dievs ļauj mums katram lūkoties viņa vārdā un uzlūkot viņa vārdu kā vērtīgu un brīnumiem pilnu, ko mēs redzam. Pagājušajā svētdienā bija mums jautājumi un atbildes, un atcerieties, ka bija, jā, varbūt kāds teica, vai tie nav iekavējušies jautājumi. Nē, tie ir jautājumi, kas
arī šobrīd virmo. Kāpēc Bībelē ir tik daudz par kariem? Un kāpēc tur ir tādas nežēlības un šādas? Un jautājums ir, uz ko ir koncentrēta mūsu maņa, to mēs arī pamanām. Mēs varam teikt, tas varētu būt tā ļoti dīvaini, bet gāja savā laikā pa Ņujorku viens indiānis un viens baltais. Un tā bija vienkārši diena, visi kustējās, kur nu kurš gāja. Un indiānis teica baltajam, es dzirdu, ka pāri brauktuvei tajā klumbā sienāžu šķīgā. Un baltais iesmējās un teica, tu joko, to nevar dzirdēt. Te ir cilvēku sarunas, cilvēku gājums, mašīnu troksnis. Viņi pārgāja pāri ielai, piegāja pie klumbas, tur čīgāja sienāzes. Viņš teica, kā tas ir iespējams? Un indiānis teica, uz ko tu koncentrē savu maņu, to tu arī redzi, dzirdi, jūti, pieņem, saproti. Uz ko tu koncentrē savu skatu? Tas ir tas, kas pavada tavu ikdienu. Un Jēzus kādā jaunās darības vietā saka, nezūdieties, neraizējieties. Ja mēs savu skatu veltījam šīm raizēm, šīm rūpēm, tai gaudu dziesmai, tad tas arī īstenojās mūsu ikdienā. Ja mēs savu skatu koncentrējam uz Dieva brīnumiem, atklātiem viņa vārdā, tad arī mēs tos kā brīnumus redzam. Lai Dievs svētī mūsu ikvienu. Šajā dienā turpinam aizlūgt par māsu Ritu, kurai nav labi ar veselību. Un kā šodien sarakstījāmies, viņa atrodas horizontālā stāvoklī, un ģimenes ārsts paziņo, lūdzu, atnāciet līdz manīm, tad es varēšu pateikt, kas jums pakaiti. Un Rita saka, bet es nevaru pastaigāt, es nevaru pat piecelties no gultas, kādas ir sāpes. Nu, tad, kad mazināsies sāpes, tad nāciet pie manis. Nē. Līdz ar to turpināsim lūgt par Ritu un turpināsim līdzdomāt viņas gājumam. Un sakarā ar to, ka pagājušajā svētdienā nebija neviens klātesošs no mūsu šiem konkrētajiem mīļajiem, tad šajā dienā mēs pieminēsim un aizlūgsim par Dacis tēti, šajā brīdī par Andri. Jā, viņu pagājuši svētdien jau guldīja zemes klēpī, bet jā, darīsim tā, kā mēs to esam raduši. Piecelsimies. Visu žēlīgais valdniek, kurš mājo augstībā, dodiel iegūt mieru, kur es sagatavojis zem savas godības spārniem uz savu debesu juma svētajiem un tīrajiem pakāpieniem, Andrim, Kārļa dēlam un viņa dvēselei, kas ir aizgājis mūžībā. Ja neuzņemoties nekādus solījumus, Andra tuvākie līdzgaitnieki vēlas ziedot labdarībai, lai Andrs varētu iegūt mieru Ēdenes dārzā. Un tāpēc lūdzam, lai apklāj tu visu žēlīgais valdnieku viņu zem savu spārnu ēnas mūžīgi un pievieno mūžīgi dzīvo rindām viņa dvēseli. Dievā, lai ir viņa mantojums, un lai viņš var atdusēties savā dusmas vietā šeit pasaulē. Āmen. Šajā brīdī aicinu sēsties ikvienu, un mācītājs Jānis vēlējās kādu līdzību, kādu piemēru teikt, pirms mēs dodamies tālāk. Raimond, varbūt tu viņam var iedot to pastiprinošo taurīti.
Kādi varbūt būs internetā paši sastapuši šo liecību, bet tā mani atkārtoti uzrunāja, un proti ir vienā dienā divi dažādi notikumi, kuriem liekas sākotnēji nav nekā kopīga, bet beigas ir pavisam interesantas. Ļoti slavens, ļoti atzīts onkologs brauc uz kārtējo konferenci. Lidmašīnai, ar kuru viņš lido, rodas problēma, viņa ir spiesta piezemēties. Viņš paņem īres mašīnu, dodas ceļā, uznāk ārkārtīgs negaiss, un GPS viņu ieved kaut kur dziļi džungļos, ne tuvu tur, kur viņam vajadzētu braukt. Un ceļu turpināt viņš nevar, lietus gāze ir ārprātīga. Un viņš pamana kaut kādu gaismiņu, tuvojas tai, un tur kāda neliela būdiņa meža malā. Viņš pieklauvē, iznāk laipna kundze pretī. Viņa saka, es saprotu, jūs esat nomaldījies, bet nesatraucaties, nāciet iekšā, apsildieties, es pagatavošu tēju. Un tas viss tā notiek, viņa pasniedz tēju, bet šī kundze dienā ir saņēmusi ziņu par savu dēlu, ka viņa onkoloģijas gadījumā ir tikai viens cilvēks uz pasaules, doktors Marks, kurš varbūt palīdzēt. Bet viņš ir ļoti dārgs speciālists. Viņiem naudas nav. Un kamēr šis ienākušais ciemiņš malko tēju, viņa atvainojās, viņa uz brīdi viņu atstāšot, ieiešot blakus istabā. Durtiņas paliek ne līdz galam aizvērtas, viņš dzer tēju, un viņam kaut kāda interese ir pavērot, kas tur notiek, un šī sieviete nometās pie kādas gultiņas uz ceļiem. Tad, kad viņa iznāk ārā, viņš ļoti pieklājīgi atvainojas, saka, bet jūs tā savādi uzvedāties, ko jūs darījāt tur? Saka, es pie sava 10-gadīgā dēla, kuram ir ļoti smaga onkoloģija, lūdzu Dievu. Viņas sejā ieviešās smaids. Jūs domājat, ka Dievs jūs dzirdēja un paklausīs? Viņas gaišais smaids sejā nezūd. Ir kāds mirklis klusuma, kurā viņš atritina šīs dienas piedzīvojumu. Lidmašīnas speciālo nosēšanos, īres mašīnu, negaisu, lietus gāzes un šo laipno sievieti. Viņš saka, jūsu Dievs jūs dzirdēja un viņš jūs paklausīja. Pārējot lietum, es ņemu jūsu zēnu un es viņam Dieva vārdā palīdzēšu. Tev ir tāds piedzīvojums. To var piedzīvot katrs viens. Tikai pieņem godīgi Dievu kā Dievu, nevis kā pasūtamo zēnu, kuram ir jāpaklausa tad, kad tu beidzot atcerēsies, kad ir Dievs. Nē, tu viņu no rīta sastapsi, tu dienas gaitu ar viņu pavadīsi, tu vakarā ar viņu iesi gulēt un gulēsi viņa rokās. Un tev nevajadzēs viņu pat lūgt. Viņš ies tev pa priekšu. Paldies par uzmanību. Šobrīd vienosimies kopīgā dziesmā un sagatavosimies arī svētajam vakarēdienam.
Viss, kas bijis, pagājis, viss tapis jauns, viss piepildīts. Pagātnē nav varas vairs, es dārgi atpirks, mans grēks ir dzēsts. Kāda žēlastība man dāvātā, mani izglābi no tumsas atpirki. Tu mana stiprā pils, mans patvērums. Mana dvēsele mūžam slāvu teic. Tavās brūcēs dziedināts, darīts brīvs, es esmu dzīvs. Tevī gaismots, tevī svēts, jauns radījums, tevis izveidots. Kāda žēlastība man dāvātā, mani izglābi no nāves atpirki. Tu mana stiprā pils, mans patvērums. Mana dvēsele mūžam slāvu teic. Manas sirds tev pieķerās, manas lūpas teic par taviem darbiem, kungs, cik liels un varens tu. Manas sirds tev pieķerās, manas lūpas teic par taviem darbiem, kungs, cik liels un varens tu. Manas sirds tev pieķerās, manas lūpas teic par taviem darbiem, kungs, cik liels un varens tu. Manas sirds tev pieķerās, manas lūpas teic par taviem darbiem, kungs, cik liels un varens tu. Kāda žēlastība man dāvātā, mani izglābi no nāves atpirki. Tu mana stiprā pils, mans patvērums. Mana dvēsele mūžam slāvu teic. Slāvu teic. Tā mūžam slāvu teic. Slāvu teic. Tā mūžam slāvu teic. Tā mūžam slāvu teic. Tā mūžam slāvu teic. Tā mūžam
slavu teikt, tā mūžam slavu teikt, slavu teikt, tā mūžam slavu teikt, slavu teikt, Kungs, visu valdnieku, Tu esi patiesi svēts, visu svētumu avots. Mēs Tevi lūdzam, dari svētas šīs dāvanas ar savu svētā gara dvēsmu, lai tās mums to par mūsu Kunga Jēzus glābēja miesu un asinīm, kad mūsu Kungs Jēzus pirms viņš tika nodots, kopā ar mācekļiem baudīja Pasku, viņš ņēma maizi, pateicās, lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums atdota. Un pēc tam ņēmis biķeru, viņš teica: ņemiet un dzeriet visi no tā, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu biķers, kas par jums un par daudziem ir izlietas grēku piedošanai. Radiet to mani pieminēdami. Kungs Dievs, mēs nākam pie Tevis un lūdzam pazemīgi, lai Tu šodien šķīsti mūsu ikvienu, lai Tu šodien pieskaries un nes savu dziedināšanu mums ikvienam, lai Tu atjauno mūsu gara saturu. Un pat ja mēs būtu zaudējuši bērnu tiesības, lai Tu tās atjauno gluži kā pazudušajam dēlam viņa tēvs atjaunoja un uzvilka pirkstā gredzenu. Caur Jēzus krusta nopelnu mēs to lūdzam un ticam, ka mēs to varam saņemt. Tavu garīgu un fizisku svētību un žēlastību visā mūsu ceļā. Lūk, ticības noslēpums. Mēs apliecinam un ticam, ka caur glābēju Jēzus nāvi Tu, Aba, esi mūs šķīstījis, dziedinājis, atbrīvojis no vainas un dāvājis mūžīgās dzīvības dāvanu. Mēs slavējam Tevi, Aba, ka mūs esi iepriecinājis visās mūsu ciešanās, lai arī citus, kas nonākuši ciešanās, mēs varētu iepriecināt ar to iepriecu, ar kādu Tu mūs pašus esi iepriecinājis. Kā glābēja ciešanas pārpilni nāk pār mums, tāpat pār mums nāks iepriecinājums caur glābēju. Caur glābēju Jēzu, ar viņu un viņā, Tev nedalāmam Dievam, visuma valdniekam, Tava svētā gara vienībā ir viss gods un slava visos mūžu mūžos. Mīlestībā uz Tevi, Aba, un ticībā uz glābēju Jēzu, mēs svētījam viens otru un gaidām Tavu atpestīšanu. Āmen. Āmen. Viss ir sagatavots Kunga mīlestībā. Šeit jūs varat baudīt svēto vakarēdienu, un aizmugurē būs mācītājs Raimonds, kurš aizlūgs par jūsu vajadzībām un svaidīs jūs ar eļļu. Lai Dievs svētī ikvienu.
valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Āmen. Un dziedāsim kopīgi 2 dziesmas. Tik sirds mana zin, cik izslāpis es pēc tavas klātbūtnes. Tavu mīlestību izbaudu es, kā bērns saldas karameles. Tik sirds mana zin, cik izslāpis es pēc tavas klātbūtnes. Tavu mīlestību izbaudu es, kā bērns saldas karameles. Es grimstu tevī, kā pieneņu pļavā, pār debes žēlastībā. Es aptveru dziesmu, kas sirdī manā, un izdziedu to tev. Un izdziedu to tev. Tik trausls un maigs manas apmodas rīts pēc ziemas un puteņiem. Tavu uzticību izbaudu es, kā bērns saldas karameles. Es grimstu tevī, kā pieneņu pļavā, pār debes žēlastībā. Es aptveru dziesmu, kas sirdī manā, un izdziedu to tev. Un izdziedu to tev. Es grimstu tevī, kā pieneņu pļavā, pār debes žēlastībā. Es atveru dziesmu, kas sirdī manā, un izdziedu to tev. Un izdziedu to tev. Un izdziedu to tev. Un izdziedu to tev, un izdziedu to tev, un izdziedu to tev. Lai līst pār mums
tavas mīlas lietus, lai dzer ik viens, kas sausumā ir cietīs. Ik grauds, kas valgā zemē krīt, sāks jaunas dzīvības asnus dzīt. Lai dzīvā lietus milzu lāses, atvildzējas katras sirds, lai izkaltušās pļavās ziedi, zied un spožās krāsās mirdz, lai piepildās ar tavu spēku ik viens, kas bijis skumju māks, kas bijis asarās un sāpēs, un tevi līksmē sāk, lai līst pār mums tavas mīlas lietus, lai dzer ik viens, kas sausumā ir cietīs. Ik grauds, kas valgā zemē krīt, sāks jaunus dzīvības asnus dzīt, lai plūs no debes dzīvības traumes, lai tās par lielām upēm kļūst, lai dvēselēs bēdu izmocītās, prieks un mīlestība plūst, lai līst pār mums tavas mīlas lietus, lai dzer ik viens, kas sausumā ir cietīs. Ik grauds, kas valgā zemē krīt, sāks jaunu dzīvības asnus dzīt. Savas rokas tev pretī stiepjam, savas sirdis tev plaši atveram, lai dzīvais ūdens līdz malām mūs piepildā, lai līst pār mums tavas mīlas lietus, lai līd ik viens, kas sausumā ir cietīs, lai līst pār mums tavas mīlas lietus, lai dzer ik viens, kas sausumā ir cietīs, lai līst pār mums tavas mīlas lietus, lai līst ik viens, kas sausumā ir cietīs, lai līst pār mums tavas mīlas lietus, lai dzer ik viens, kas sausumā ir cietīs. Patiešām, kungs, lai līst pār mums tavas mīlestības pilnais lietus. Un nevis, ka mēs to izmantotu ļaunprātīgi, bet ka mēs tajā varētu bagātināties un sildīties tavā mīlestībā un to dāvāt citiem. Patiešām svētī uz to mūsu ikvienu.
Āmen. Šajā brīdī jūs sēdieties, bet bērni nāk priekšā, un bērni dosies uz svētdienas skolu, un bērni varēs baudīt svētdienas skolā Dieva žēlastību. Šodien mums viņi ir ļoti kuplā skaitā, tāpēc, lai Dievs viņus svētī, lūgsim Dievu. Debes Tēvs, lūdzu Tavu žēlastību un svētību gan pār bērniem, gan pār skolotāju, lai Tavs vārds šodien krīt viņos kā auglīgā zemē un var nest dziedinošas, žēlastības pilnas un svētīgas pārmaiņas. Āmen. Lai Dievs svētī jūs. Savukārt mēs lasīsim 1. Pētera vēstuli, 3. nodaļu, 15. un 16. pantus. Un arī lūgsim Dievu. Svēti godājiet glābēju kā kungu savās sirdīs. Esiet vienmēr gatavi atbildēt ik vienam, kas prasa jums paskaidrojumu par cerību, kas mīt jūsos, un atbildiet sirsnībā un bijībā, ar tīru sirdsapziņu, lai tajās lietās, kurās jūs tiekat apsūdzēti, paliktu kaunā viņi paši, kas noniecina jūsu krietno dzīvi glābējā. Āmen. Mīļais Tēvs, runā uz ikvienu no mums šajā dienā un neļauj apsūdzētājam laupīt Tavu vārdu no mūsu sirds. Maini mūs caur savu vārdu un vairo mūsos ticību, Tevis bijību un goddevību, lai Tavs vārds ir šodien dzīvs, glābējs ir dzīvs. Kungs un ķēniņ, dod, ka esam vārda īstenotāji un ne tik klausītāji. Dod mums būt izredzētiem un Tevis pieņemtiem, lai kopā varam svinēt meistara Jēzus kāzu mielastu. Āmen. Kā jau minēju, ka šajā dienā mēs mēģināsim skatīties uz liecību. Iespējams, šis ir visneveiklākais apzīmējums tam, par ko mēs runāsim, bet varbūt arī, ka nē. Un kā jau minēju pagājušajā svētdienā, ka kādi jautājumi netika iekļauti, un dažiem bija daļējas atbildes, jo jautāju apliecinājumu, vai ir atbildēts vai nē, un jautātāji tā daļēji ziņoja, ka viņi nav saņēmuši atbildes uz saviem jautājumiem tik skaidri vai tieši kā vēlētos. Tad šodien mēģināšu uz kādu no jautājumiem, jeb diviem precīzāk, atbildēt svētrunā. Viens no jautājumiem bija, kā tur ir ar to Jēzus atrašanos manā sirdī? Un kā tur ir ar to Jēzus dzīvošanu manā sirdī? Un tādēļ mēs vispirms apstāsimies pie sirdsprāta. Jo šeit ir teikts, svēti godājiet glābēju kā kungu savās sirdīs. Un citviet mēs redzam, ka tiek runāts par to, ka vajadzētu kaut kā dabūt to glābēju iekšā tajā sirdī. Un ko tad tas sevi ietver? Un kopš 1906. gada, kad Liepājā un Ventspilī notika lekcijas par garīgu atmodu, ko vadīja gan no Pēterburgas iebraukušais Ivans Benjamina dēls Kargelis, gan no Igaunijas Ādams Podiņš, gan citi vīri, parādījās jauna metafora. Un šī metafora bija saistīta ar Atklāsmes grāmatas 3. nodaļas pantiem, kur ir teikts, es stāvu durvju priekšā un klauvēju. Un tur tika ietērpta poēzijā visa šī notikuma gaita, kā Jēzus atrodas pie šīm durvīm. Un kā tad tas tur viss sajiet kopā. Un kā mums viņu vajag ielaist iekšā. Bet šodienīgi mēs nedzīvojam vairs tik ļoti izteikti romantismu laika metaforās un poēzijā. Un mūsdienu cilvēkam ir grūti to saprast, kā tad es vienu personu, kuru es īsti neredzu, varu dabūt iekšā tajā mazajā muskulī, kas ir manās krūtīs. Un tāpēc mums ir jārunā par sirdsprātu. Jo, kā jau es minēju pagājušajā svētdienā, helēnismu laikmetā un īpaši rietumu kultūrā, kas ir spēcīgi ietekmējies
no helēnisma, no grieķu kultūras, no helēnisma laika. Cilvēki domā ar prātu, Dievu slavē ar sirdi. Ebreji Dievu slavē ar sirdi, domā ar sirdi un Dievu slavē ar nierēm. Kāpēc tā? Grūti pateikt. Varētu būt vēl traktējums, ka var būt ar aknu, bet tuvāk ir tomēr īksts, un arī psalmos mēs lasām par īkstīm, tātad par nierēm. Un kas ir sirdsprāts? Šī ir izteiksme, kas pielīdzinām domu pasaulē un garīgajam saturam. Tāpēc katra no rakstu vietām, kas aicina uzņemt sirdī kaut ko vai noglabāt, ir šī tēlainā izteiksme, ar kuras palīdzību tiek norādīts uz mūsu garīgā satura piepildījumu. Kā psalmists dievkalpojuma sākuma lasījumā minēja un jau varējām lasīt šajā psalmā, ka cilvēks vēlas uzzināt Dieva likumu, rakstīto vārdu un uzdevumu. Šodienīgi pētot šo tekstu, mums ir jāapstājas pie vairākiem maldīgiem uzskatiem. Pirmais, Dievs ar mani runāja, jeb Dievs man lika darīt kaut ko, bet tas bija pilnīgi pretēji tam, kas ir vārdā atklāts. Pirmkārt, Dievs runā ar cilvēku caur Bībeli. Otrakārt, caur citiem dievbijīgajiem. Un nekad pretēji tam, kas ir minēts vai viņa uzdevumā, atklāsmē un rakstītajā vārdā. Nekad. Un mēs sakām, bet varbūt manā gadījumā būs kaut kāds super-puper izņēmums, kāpēc Dievs runātu pretēji tam. Nē. Dievs nerunā pretēji, Dievs neliek darboties mums pretēji. Kurā brīdī var nostrādāt pretēji? Tajā brīdī, kad ļaudis ap mums ir pārāk aizņemti ar reliģiozitāti un nevis patiesu dievbijību. Tajā brīdī, kur mums ir priekšraksti, kas mums ir jāizpilda paralēli Dieva vārdam, un tikai tad mēs būsim īsti un patiesi dievbērni, un nevis patiesa Dieva vārda pildīšana. Un to mēs redzam arī Jēzus pārmetumā farizejiem un raksturmācītājiem. Viņš saka, jūs savus likumus turat augstāk par Dieva likumu. Un tur viņš min arī dažādus piemērus. Otrā nianse ir, ka Dievs var lietot arī citus uzrunas veidus. Pirmajā tekstā es teicu, ko Dievs lieto, ko nē. Dievs var lietot ārkārtējos gadījumos. Kāpēc ārkārtējos? Tāpēc, ka var būt situācija, kurā nestrādā, jeb nav pieejami parastie resursi. Dieva vārds, citi dievbijīgie, kas ir apkārt. Jeb cilvēki to nedzird. Jēzus kādā situācijā saka, ka pat bauslībā ir rakstīts, ka no bērnu un zīdaiņu mutes tu sev pretspēku sagatavos saviem ienaidniekiem. Kāpēc no bērnu un zīdaiņu mutes? Tāpēc, ka pieaugušie nav gatavi darboties Dieva labā. Un tāpēc ir jāizmanto bērnu un zīdaiņi. Un ir teikts vēl vairāk, ka bērni būs tie, kas pievērsīs tēvu sirdis atpakaļ tam kungam. Un citkārt ir tādi interesanti aspekti par tiem bērniem runājot. Manā kalpošanas 25 gadu laikā ir bijušas dažādas mazākas un lielākas pieredzes. Es jums esmu stāstījis, ka bija situācija, kur manas meitenes dievkalpojuma laikā atradās sakristējā, tāpēc, ka bija pārāk augsta tā telpa, kurā notika dievkalpojums. Un kamēr notika dievkalpojums, viņas pārējiem bērniem izdalīja vakarēdienu ar visu svētīšanu un visu.
un vairs nebija ko ienest uz vakarēdienu brīdi iekšā. Un Agnes teica, lūdzu Dievu, un skrēja uz veikalu pakaļ jaunai maizei un dzērienam. Bet pavisam nesens piedzīvojums. 2 nedēļas atpakaļ ir dievkalpojums, kurā kāds tētis ar savu mazo meitiņu ir klātienē, un mājās ir sasirgusi mamma un otra meitiņa. Un viņi nāk pie vakarēdienu un pēc vakarēdienu uz aizlūgšanām, un šī meitenīte tētim uz rokām esot, saka, jālūdz par mammu un par māsiņu, lai viņām būtu veselība. Nu, mēs lūdzam, un tajā pašā brīdī es ar eļļu ieziežu arī viņas rociņas, un es saku, tad, kad tu esi mājās, tad aizlūdz par mammu un uzliec šīs rociņas mammai un visu. Un paiet dievkalpojums, un mēs varam teikt, bērns ir tik pilns trauksmes, un viņam te patīk citi bērni, un te ir jāpadauzās, un tur ir kāda sadraudzības mielas un viss. Un vēl ir gabals līdz mājām, un viņi nonāk mājās, un pirmais, kad atverās durvis, un viņi ieiet iekšā, mamma nāc, es par tevi aizlūgšu, es tevi svētīšu. No bērnu un zīdaiņu mutes, lai pieaugušos pievērstu atpakaļ kungam. Tāpēc Dievam ir jāizmanto citkārt ārkārtēji līdzekļi. Pagājušā svētdienā mēs dziedājām šo zviedru dziesmu Ak lielais Dievs kopā ar mācītāju Jānu un ansamblu un visiem klātsošajiem. Un šī dziesma esot radusies kādam ticīgam cilvēkam nonākot mežonīgā vētrā uz jūras vai tuvu jūrai. Un šī vētra ir plosījusies, un Dievs ir ļāvis viņam paglābties. Un pēc tam viņš ir veidojis šo dziesmu šajā aizkustinājumā, cik Dievs ir varens savā dabā un tomēr noliecis pie katra no mums. Bet tajā situācijā, kad mums ir pieejami brāļi un māsas, kad mums ir pieejams Dieva rakstītais vārds, šodien mēs varam teikt rakstītais. Kādreiz tas bija ļoti liels retums rakstītais un bija mutvārdu tradīcija. Mums ir jāatgriežas pie tā, ka pamatā Dievs lieto Bībeli un dievbijīgos. Bet var minēt, var arī lietot citus līdzekļus, bet nekad pretēji savam vārdam. Nekad pretēji. Nekad pretēji. Šobrīd es neesmu gatavs ieiet detaļās, ko nozīmē pretēji vai nepretēji. Bet nekad pretēji. Un viens, kas mums ir jāsaprot. Pēdējā dziesmā pirms svētrunas mēs dziedām, lai līst pār mums tavas mīlas lietus. Mums, cilvēkiem, ir sāpes, emocionāls un fizisks. Un mums gribas šīs sāpes izkliegt. Un veids, kā mēs tās izkliedzam, ir aprunājot cits citu un tiesājot. Bet mūsu aicinājums ir noliekties žēlastībā vienam pie otra. Un ja mēs nevaram neko citu, tad mīlestībā aizlūgt. Citkārt mēs nevaram neko citu. Jo cilvēka prāts, jeb sirds prāts, mēs sakam, sirds ir nocietināta. Un tas ir prāts nocietināts tik ļoti, ka Dievs tur nekā nevar iekļūt iekšā. Nekā. Mēs sakam, vai tad patiešām Dievs nevarētu iekļūt iekšā cilvēka sirdsprātā, ja viņš to gribētu? Nē, viņš nevar iekļūt, jo viņš respektē mūsu brīvību, izņemot kādus ārkārtējus gadījumus. Pagājušajā nedēļā man uznāca neliels kārdinājums papētīt vienu cilvēku. Papētīju. Un tas ir smagsvara boksers Džordžs Formens, kurš no 86 cīņām vienā gadījumā ir bijis nokautā
un knockdownā, un 6 gadījumos ir bijusi tehniskais pārtraukums cīņai, jo nebūtu labi rezultāti. Pārējās visas 70 daudz ir viņa uzvaras. Viņš ir pasaules čempions. Viņš ir audzis dievbijīgā ģimenē, bet laikam ejot, viņš ir nonācis situācijā, kur rūpes par tiem, kam nav, un arī par savu ģimeni, ir pārņēmušas viņu, un šī nauda, ko viņš varēja šajos boksu mačos pelnīt, ir pietiekami liela. Un viņš ir tādējādi pagriezis Dievam muguru. Un ir viņam māte, kas ir šad tad kaut ko teikusi par viņu, par Dievu viņam atgādinājusi. Ir brāļi un māsas. Un tad ir viens tāds mazais lūzuma posms, kad viņš saņem kādā situācijā pēc savas kārtējās cīņas ziņu caur savu treneri uz lapiņas rakstīt, ka šobrīd tava māsa ir tajā un tajā slimnīcā, viņa ir smagā stāvoklī, jo tūlīt viņu var zaudēt bērniņu. Un Džordžs nonāk šajā vietā, un māte strikti pagriežās un saka, tu neesi bijis ar mums, tad, kad mēs esam lūguši Dievu, un šobrīd es aizliedzu tev būt ar mums. Un viņi ieiet palātā lūgt Dievu par šo māsu, ar pārējiem brāļiem un māsām, un Džordžs paliek ārpusē. Viņš iziet ārā, un vienīgais gaismeklis, kas šajā negaisā un lietu ārā pār viņu spīd, ir latērna. Viņš skatoties uz šo latērnu saka, ja tu tur esi, neļauj zaudēt manai māsai bērniņu. Tu zini visu, ko es esmu savārījis, ne tā un darījis. Lūdzu. Un es atdošu savu dzīvi tev. Viņš pieceļās no šīs lūkšanas, ieiet slimnīcā un paziņo, ka bērniņš ir saglābts un māsas dzīvība ir kārtībā. Un pēc brīža viņš arī sastopas ar māsu un apliecina, jā, es lūdzu par tevi. Un māsa saka, bet tu taču gadiem neesi lūdzis, kādu lūkšanu tu teici par mani. Viņš saka, vienalga māsa, es lūdzu un visu, bet viņš atgriežas atpakaļ. Jau viss ir kārtībā. Un ir viņa gadsimta cīņa ar Alī, kurā viņš tiek nokautēts. Bet viņš pieceļās no šī nokauta. Viņš ieiet ģērbtuvē, sparīgs un stiprs. Un apkārt viņam ir viņa atbalstītāji daži un treneris un ārsts. Un viņi pārunā šo cīņu. Un tā kā viņš stāv, tā viņš nokrīt klīniskajā nāvē. Viņš tiek uzlikts uz masāžas galda, tā, kas mēdz būt šajās ģērbtuvēs. Un iet laiks, gaida ātro palīdzību, jo visu pulsu viņam nav. Acis ir aizgājušas aiz plakstiem, zīlītes aizgriezušās. Viņš ir miris. Un pēc minūtēm 15 viņš pamostās. Vienīgais, ko viņš spēja pateikt visiem, ir, es sastapos ar viņu. Un es kalpošu viņam. Man dzīve ir mainījusies. Viņš saka, tu laikam esi mazliet jūtis. Viņš saka, nē. Es boksam, nē. Es sludināšu viņu vēsti. Es būšu mācītājs. Cik tu galīgi esi? Kāds tu mācītājs? Tev tik grūti gāja mācībās un visā. Viņš saka, nē, viņš aiziet dušā mazgāties, jo viņam ir vēl tas sasvīdums virsū. Un šajā rakstā ir rakstīts vienīgais, ko viņš varēja dušā starp ūdens šļakstiem saukt, ir slava tev, aleluja, slava tev, aleluja. Un turpmākajā laikā viņš izveido vairākas draudzes. Viņš izveido arī krīžu centru.
Un vienīgais iemesls, kāpēc viņam ir jāatgriežas boksā pēc vairāk kā 10 gadu pārtraukuma, ir, jo viņa labs draugs un skolas biedrs, kas ir bijis ar viņu ilgāku laiku, ir nospēlējis un nodzēris visu to naudu, ko viņš bija uzticējis, lai samaksātu visu par šo krīžu centra veidošanu. Un viņus liek ārā no šī krīžu centra. Un viņiem nav resursi, kā turpināt. Un viņš runā ar savu sievu un saka, tas ir vienīgais, kā es varu nopelnīt ātri un daudz naudu. Un viņam saka, bet mīļais, tu taču neesi tik gadus boksējies. Un šī sieva saka, nē, es tev nelaidīšu uz boksu. Es negribu tavu līķi un tavu izkropļoto ķermeni. Jo tas jau ir apmēram tas laiks, kad Alī tiek konstatēts Parkinsons no visām traumām, ko viņš boksā ir saņēmis. Un tad pēc kāda laika sieva uzaicina viņu pievienoties brokastīm, lai gan viņš jau ir bijis tajā brīdī saģērbies un devies ārā pa durvīm. Un viņa teica, mīļais, es aizvadītajā naktī redzēju sapni. Dievs ir ar tevi un tu visus cīņas uzvarēsi. Un tu kalpos viņam. Un man nav variantu, man ir tevi jāatbalsta. Un viņš aiziet, un no 86. līdz 93. gadam ir šie pēdējie rekordu mači. Man liekas, arī tu vienu redzēji, kur viņš ar Eliāsu cīnās. Un viņš turpina kalpot. Viņš turpina būt par dzīvu liecību. Kāpēc es šo visu stāstīju? Tāpēc, ka es jau minēju, ka var būt kādi ārkārtas apstākļi, kuru dēļ ir jāizmanto ārkārtas līdzekļi, bet nekad pretēji Dieva vārdam. Un šī klīniskā nāve Džordža dzīvē bija ārkārtas apstākļi, kur laikā Dievs runāja ar viņu. Es nevaru pateikt 100%, jo man nav tādu pierādījumu, bet mana stipra pārliecība runā par to, ka tajās dienās, kad cilvēki atrodas komā, Dievs īpaši komunicē ar viņiem, tāpēc, ka ir izslēgti visi apkārtējie trokšņi, kas parasti traucē. Es tam ticu. Kā viena gadījums, par kuru mēs varam lasīt arī rakstos, kad ir cilvēki, kuri apzinās, ka tas ir Dievs, nolāda viņu un aiziet pazušanā. Bet pārējā laikā nē. Un šeit tālākais, ko mēs skatāmies, ir godāt savā sirdī. Nav teikts, lai mēs visu laiku lietotu godināšanas izteiksmes vai slavas izpaudumus, bet gan paklausība teiktajam, to sevi ietver godāt. Un lai jūs nepaļautos tikai uz mani, ko es saku, es saprotu, ka tas ir garlaicīgi, bet es esmu izrakstījis no skaidrojošās vārdnīcas, ko tad nozīmē godāt. Izturēties ar godavību, atzīt par cienījamu, cienīt. Saistītās nozīmes ir cienīt, turēt cieņā. Tāpat šo vārdu var lietot kā atzīt par nozīmīgu, augstu vērtējumu. Tāpat to mēdz lietot attiecinot uz dēvēt, saukt. Novecojis izteiksmes veids godāt ir saudzēt, un arī novecojis ir greznot un izcelt. Es godāju savu istabu. Es to dekorēju, es to greznoju, es to veidoju. Un ko tas māca mums? Tas nozīmē, ka mēs pret Dievu vārdu izturamies ar cieņu. Un cieņu nevis tā, ka mēs to noliekam plauktā un neaiztiekam, bet cieņa izpaužās tajā, ka tas, kas šajā vārdā ir teikts, ir pietiekami nozīmīgs, lai mēs to šodien, pēc 3,5 gadiem no pirmā uzrakstītā teksta, lietotu un paklausītu tam. Tik nozīmīgs. Un mēs šodien sastopamies ar to, Bībele ir novecojusi. Tā neatbilst laikam, tur sliktas izteiksmes un daudz kas cits. Bet tiešām
Šis vārds ir pietiekams, lai mēs tam sekotu šodien. Un lai mēs to godātu šādā izteiksmē, ka mēs to ņemam par savas dzīves vadlīniju. Ja tā mums ir kā bāka, jā, šīs visas ir tēlainās izteiksmes. Bet tā tad mēs vadamies pēc šī vārda. Ir kāda sena dziesma, kas saka, mana bībele ir ceļa karte. Dieva baušļi man ceļu apgaismo. Kā ceļa zīmes, viņa vārdi, un Jēzus ir vienmēr blakus man. Jā, šis vārds ir pietiekami vērtīgs, lai mēs pēc tā dzīvotu. Un mēs sakam, vai patiešām šis vārds noder katrā situācijā, piemēram, vai tad, ja es nemāku zupu vārīt, šis vārds man palīdzēs zupu uzvārīt. Šis vārds palīdzēs pašu būtiskāko sastāvdaļu pievienot zupai. Un tas ir tad, kad tu taisi to ar mīlestību. Nevis man tas ir jādara un es tur kaut kā izdaru un visi pēc tam var spļaudīties to ēdienu ēdot. Dari to ar mīlestību. Dari to ar rūpēm. Vai tad šis vārds palīdzēs man mājas celt? Jā. Dari to ar rūpēm, dari to ar mīlestību. Tika intervēti 3 celtnieki, un vienam jautāja, ko tu šeit dari? Viņš teica, es šeit lieku ķieģeli, pēc ķieģeļa javas piku, ķieģeli, notīru ķieģeļus un lieku nākamo javas piku un novelku šnorīt, lai viss būtu līmenī. Un otram jautāja, ko tu dari? Viņš teica, šis ir vienīgais veids, kā es nopelnīšu savai ģimenei iztiku. Un tāpēc patīk man vai nē, es šeit daru, vienalga kāda ir laika apstākļi, es šeit strādāju, jo man ir jānopelna iztiku. Un trešajam jautāja, ko tu šeit dari? Šeit tu neredzi, es katedrāli ceļu. Šeit cilvēki varēs nākt un tuvoties Dievam. Šeit būs īpaša vieta daudziem cilvēkiem. Patiešām neredzi, ko tu dari un kā tu to dari. To mums māca vārds. Kā mēs attiecamies pret tiem, kuriem mēs mēdzam norādīt, bet tu teici, tu solīji. Tajā brīdī, kad mēs sakam šo tu, tad 3 pirksti rāda uz mums atpakaļ. Un ko tu teici? Un ko tu solīji? Un kas ir tās tenkas, kuras tu izplati? Un kas ir tā agresija, kur tu izpaudi? Un tālākais, ko mēs redzam, ir gatavība. Tātad šis vārds, viss Bībeles konteksts, atrodas manī tādā mērā, ka man ir pamatojums apliecināt man cerības iemeslu. Iebs teica, kaut arī mans ķermenis būs sēsts, kaut arī es pīšļos pārvērtīšos. Es zinu, pēcgalā tu celsies un es slavēšu tevi. Un tu no pīšļiem man atkal izveidos. Un kāds tad ir mūsu cerības iemesls? Vajadzētu būt, ka glābējs ir viens un vienīgs. Un cerības iemesls, ka Dievs, kuru es mīlu, ir tāds, kurš sniedz šo glābēju man. Un šo glābšanas cerību, un to es aizstāvēšu. Es nemēģināšu viltot vai falsificēt Dievu vārdu un noteikumus. Un mēs jautājam, bet kā tad var falsificēt Dievu vārdu un kā tad var viņa noteikumus falsificēt? Citējot ārpus konteksta, ārpus Bībeles konteksta, un mācīt cilvēkiem dzīvot pēc nepilna satura. Un šodienīgi ir moderni redzēt uzrakstus pilnā evaņģēlija draudze, bet es varu droši teikt, daudzas no šādām draudzēm ir izvilkušas no evaņģēlija vai Bībeles patiesības to, kas labāk patīk. Un tāpēc viņas ir pilnā evaņģēlija draudze, jo citas viņu prāt mazāk runā par šīm akcentējamām lietām. Bet šeit mums ir teikts, necitēt neko ārpus konteksta. Dievs vēlās, lai, un tad mēs pievienojam šim tekstam
Un tur var sekot ļoti daudz, kas taču jāpārbauda ir katram klausītājam, vai tas patiešām saskana ar Dievu vārdu un Dievu domāto. Bībele ir pietiekama, lai to pētot un studējot, mēs varam atrast kontekstu, sakarību, ko arī psalmists lūdz no Dieva, tās atvērtās acis. Un tieši šim lūgumam pēc skaidrības un izpratnes būtu jābūt arī mūsu katra ikdienā. Vai šī cerība mums ir, ka visiem mums ir viens glābējs? Arī tiem, kas šodien ir pagriezuši muguru un dzīvo grēkā. Arī tiem, kuri dara pāri citiem un kaitina citus. Arī tiem, kuri rīkojas pilnīgi pretēji visam, kas ir svēts un taisns. Un starp tiem vai arī man. Jo ļoti bieži mēs sakām, tur Jānim vajag glābēju, Gintam vajag glābēju, vēl kādam vajag glābēju, bet arī man viņš ir glābējs. Un tieši tāpat kā viņš glābs to cilvēku, kas man ir izdarījis ļoti, ļoti sāpīgi. Tieši tāpat viņš glābs arī mani. Bet vai mēs tam ticam? Un vai tad, kad mēs skatāmies uz tiem cilvēkiem, kurš šodien nespēj staigāt savām kājām taisnu ceļu, un brīžam varbūt pat sirdī viņus nosodam, vai mēs spējam pilnīgi paļauties, ka bez Dieva glābšanas arī mēs staigātu tādus ceļus? Un kā Dievs mūs ir uzrunājis, tā Dievs viņus ir uzrunājis. Un šeit par labu nāk tā līdzība, kuru mēs reti izmantojam. Bija vīndāra saimnieks, kurš aicināja savus, kurš gāja uz tirgus laukumu un aicināja strādniekus savā vīna kalnā. Un dažādā laikā nāca tie strādnieki, bet visiem viņš teica denārijas par nostrādāto. Un tad atnāca tie, kas bija pēdējā stundā atnākuši. Viņš neteica denārijas, viņš teica, kas nākas, to tu saņemsi. Un tad, kad visi gāja pie naudas izdalas, tad kungs sāka ar tiem, kas bija pēdējā atnākuši, un viņš iedeva pa denārijām. Un loģiski, ka mēs savā prātā domājam ar 21. gadsimta domāšanu tieši tāpat kā ļaudis toreiz, kad līdzība notika. Un tie, kas bija visu dienu strādājuši, tie bija cerējuši saņemt vairāk, bet kungs iedeva denāriju. Viņi teica, kā tā? Kā tā? Un kungs teica, vai es esmu netaisns? Vai es ar tevi nenolīgu par 1 denāriju dienā, kas bija ļoti laba dienas alga? Mēs varētu šodienīgi teikt, tie varētu būt, piemēram, 100 eiro dienā. Tā ir laba alga. No 100 eiro dienā tu saņemsi. Un tad, kad mēs pieejam pie kases lodziņa, mēs skatāmies, viens, kurš ir strādājis ļoti īsu laiku, saņem 100 eiro, un otrs, kurš ir strādājis ļoti dūšīgi un ilgāku laiku, saņem 100 eiro. Un kungs saka, tu esi greizsirdīgs. Tu skaties dusmīgi. Un šie 100 eiro, jeb toreiz tas 1 denārijs, tā ir kā simboliska zīme šai glābšanai. Tos, kurus Dievs ir aicinājis pie glābšanas. Tos viņš arī glābs un darīs līdzīgi savu dēlu tēlam. Vai viņi kalpos Dievam visu mūžu, vai pēdējā stundā nāks, vai kā savādāk, mēs nezinām. Bet mums ir tas kremtiņš iekšā, kāpēc man ir jādzīvo svētu dzīvi un kāds te var nedzīvot svētu dzīvi. Kāpēc man ir sevi jātur no visādām nevajadzīgām lietām un kāds cits var neatturēt sevi. Nesalīdzināsim sevi nekad ne ar vienu citu, jo tad, kad mēs kādus citus salīdzinām ar vēl citiem, tad tādā veidā mēs vardarbīgi izdarām viņiem pāri. Un tieši tāda pati vardarbība ir, ja mēs sākam salīdzināt sevi ar citiem.
Jo visiem mums ir Dieva žēlastība. Visiem. Neviens, kas mēs esam šeit, un arī tie, kas paiet garām pa ielu, kamēr mēs esam šeit, nav bez Dieva žēlastības. Vai mums ir šis cerības iemesls? Un vai mēs esam gatavi aizstāvēt šo cerības iemeslu? Kurā brīdī? Tad, kad tiek zaimota mūsu krietnā dzīve, un tas ir noslēdzošais liecība caur krietnu dzīvi. Un šis krietnums var tikt ienīsts, nepieņemts, mēdīts un pazemots. Tomēr tas nenozīmē, ka mums būtu jārīkojas nekrietni un atsakoties no Bībeles pamatvērtībām. Dzīve, kas īsteno Dievu likumu, jeb likumā teikto, ir uzskatām par krietnu dzīvi. Nevis atvainošanās un liekulības dzīve, kas ar pilnu atbildību īsteno Dievu likumu. Tikai šāda dzīve. Nevis tā, kas tur atvainojās, vai bet nevar jau nodzīvot svētdzīvi, vai visiem jau dažādi gadās, vai tas jau nekas, gan jau es paspējuši Dievam palūgt piedošanu. Šeit tiek atklāts, ka runa un darbi soļo roku rokā. Ne tikai verbāla komunikācija, bet krietni darbi un verbāla komunikācija veido liecību. Mēs sakām, kāpēc man ir grūti liecināt? Kāpēc man ir grūti pateikt? Tāpēc, ka Dieva aicinājums nekad nav bijis, lai mēs tikai blā, 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 blā liecinātu. Dieva aicinājums ir salikt 20 plus 80. 20 vārdi, 80, kas mēs esam. Un tas ir tas, par ko cilvēki saka, kāpēc tavu vārdu ar darbiem neiet kopā? Kāpēc tu runā vienu, bet dzīvē rīkojies savādāk? Kāpēc tu, piemēram, aicini cilvēkus uz lūgšanām, bet savā ikdienā lūgšana nav vērtība priekš tevis, kaut kāda pļāpāšana Dievu priekšā un kontrolēšana citu ir vērtība tev? Krietna dzīve, kur vārdi un darbi iet roku rokā, par to šeit ir runa. Un tā ir visspēcīgākā liecība. Ne tas, ka mēs kaut kādos brīžos taisīsim piruetus vai nezinu ko, bet tas. Un tagad mēs paskatīsimies uz vārdu krietns. Krietns ir gan īpašības vārds, gan, ja mēs sakām krietni, tas ir apstākļu vārds. Tāds, kas labi, apzinīgi veic savu darbu, izpild savus pienākumus un ir arī godīgs. Tāds, kurā izpaužas iepriekš minētās īpašības. Tāds, kurā ir šī nozīmība, vērtība, derīgums un atzinīgi vērtēts. Un mēs varam teikt arī, ka vārds krietns atbilst uz izmēriem, samērā apjomīgs un liels. Es varētu būt krietns cilvēks. No jums visiem viskrietnākais. Mēs varētu ar dažiem paspēkoties, bet principā. Tāds, kā ir samērā daudz, pietiekami daudz. Mēs varētu skatīties vēl šo vārdu detalizētu skatījumu, bet būtiskais ir darbs, ikdiena, atbildība, pienākumi, to visu izpildi. Un ir cilvēki, kur mēdz teikt, bet es savu darbu beidzu godīgi un atbildīgi. Bet ar darbu viss nebeidzās. Tev ir tava ikdiena. Un ja tu esi galvenais indespots, tad nav vajadzīgs daudz indes. Medu var saindēt ar ļoti nedaudz darbus. Un tāpat mēs varam teikt par daudzām citām niansēm. Tur nevajag kaut ko mežonīgu. Un ārēji es varu izskatīties ļoti jauks un brīnišķīgs. Bet atcerieties vienu lietu. Lucifers ir gaišības eņģelis. Un Jēzus saka, ir avju drēbēs
tērpti vilki, kuriem svētums ir tikai tas, ko viņi paši grib. Un caur šo liekulību viņi saplosa apkārtējos. Un mēs sakam, bet redz, cik labi, Dievs neko man nedara, tātad es esmu labs. Dievam ir begimota pacietība. Kā pret mani, tā pret katru no jums, kas esat šeit. Begimota pacietība. Bet vienā brīdī tā pacietība beidzās. Un kaut mums būtu iespēja tvērties pie mūsu cerības pamata tajā brīdī, kad tas beidzās. Taču bieži tā tas nenotiek. Un mēs esam pie lielā kopsavilkuma. Ja kādam no jums interesē viss šis vārda krietnes skaidrojums, jūs varat pajautāt, man pēc tam es parādīšu. Un lielais kopsavilkums mums ir no Lūkas evaņģēlija 7, 22, 24. Un viņš tiem atbildēja, ejiet un sakat Jānim, ko skatījāt un dzirdējāt. Akli redz, kropli staigā, spitālīgi top šķīstīti un kurli dzird. Mirušie augšām ceļas un nabagiem tiek sludināta priekvēsts. Un laimīgs ik viens, kas manas dēļ neapgrēcinās. Kāpēc? Tāpēc, ka mums ir grūti izprast, ko Jēzus darīja, kā viņš to veica. Ir teikts citās vietās, ka viņš no agrā rīta līdz vēlam vakaram tikās ar šiem ļaudīm un pavadīja laiku kopā. Mums šķiet, ka diezgan bieži mūsdienās gribētos, ka viss ir tāds uz fejas, viņas mājienu. Atnāk cilvēks, mēs tur tā un īpašos brīnumu putekļus uzbaram un viss atrisinās. Bet vai tu esi gatavs būt līdzgaitnieks šiem cilvēkiem? Vai tu esi gatavs reāli darboties viņu labā, ja tu esi gatavs tikai pateikt, Jēzu ir glābšana, tas ir vienīgais glābšanas ceļš, Dievs gaida tevi pie sevis, tu esi grēcinieks, tagad, teiksim, grēcinieku lūgšanu un... Vai tu esi gatavs būt līdzgaitnieks? Tas ir daudz grūtāk. Tas ir daudz nepatīkamāk. Un jo senāk mēs paliekam, jo grūtāk mums ir mainīties. Un mums ir kaut kādi ieradumi, kurus mēs gribam turpināt. Bet šeit ir teikts, kad Jānis jautāja, tu esi īstais vai mums citu gaidīt? Es teicu vienkārši, pastāstiet 80/20. Gan vārdus, ko es saku, gan darbus, ko es daru. Un tad viņam taps skaidrs. Ne tikai vārdus, ko es izsaku, vai ne tikai kādus konkrētus darbus, bet visus darbus. Lai Dievs svētī, ka mēs savā ikdienā varam šo īstenot līdz pilnībai. Ka mēs nemēģinam Jēzu iestumt savā asinsrites muskulī, bet ka mūsu prāts ir piepildīts ar viņu vārdu, ar Dievu vārdu. Un viss, ko mēs darām, ir cerībā uz glābšanu, veicam krietnus darbus, lai Dievs svētī ikvienu. Un šobrīd pamostoties dziedāsim pēdējo dziesmu. Cienīgs Jēzus, kurš tik
tika nokauts, svēts un nevainīgs viņš. Jaunu dziesmu dziedi viņam, debes tronī, kas sēž. Cienīgs Jēzus, kurš tika nokauts, svēts un nevainīgs viņš. Svēts un nevainīgs bija viņš. Jaunu dziesmu dziedi viņam, debes tronī, kas sēž. Svētais, 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 Kungs Dievs visvarenais, kas bija, ir un kas vēl nāks. Lai visa radība dzied, lai slavēts radītājs, tu visa gādātājs, es pielūdzu tevi. Vara vīksnes, krāsās ietērts, zibens gaismā pērkons dārdā. Slāva, cieņa, spēks un vara slāva, lai tikai tev gudrības ķēniņ. Svētais, 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 Kungs Dievs visvarenais, kas bija, ir un kas vēl nāks. Lai visa radība dzied, lai slavēts radītājs, tu visa gādātājs, es pielūdzu tevi. Brīnumu pilns, godības tēvs, tavs vārds pieminams svēts. Tavs vārds pieminams un svēts. Brīnumu pilns, godības tēvs, tavs vārds pieminams svēts. Tavs vārds pieminams un svēts. Brīnumu pilns, godības tēvs, tavs vārds pieminams svēts. Tavs vārds pieminams un svēts. Jēzus ir vārds, kam vara, dzīva ūdens avots, brīnums neizdibināms. Svētais, 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 Kungs Dievs visvarenais, kas bija, ir un kas vēl nāks. Lai visa radība dzied, lai slavēts radītājs.